Raidījumā Veiksmīgas idejas turpinām stāstīt par Eiropas trešo valstu valsts piederīgo integrācijas fonda līdzfinansēto projektu daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai. Šajā reizē par uzturēšanās atļauju saņemšanu. Patreizajā brīdī trešo valstu pilsoņi ir aptuveni 1% no kopējā iedzīvotāju skaita. Tie ir iebraukuši pēc 1992. gada. 7. 8. gads bija liels pacēlums. Ļoti daudz brauc saistībā ar darbu. Bet pēc tam jau sākās krīze, un darbspēks vairs nebija nepieciešams. Mūsu bezdarbs bija tāds, ka mēs varējām tikt ar savu darbspēku paši galā. Vēlāk tika mainīti normatīvie akti, un uzturēšanās atļaujas varēja saņemt visi tie, kas iegulda investīcijas Latvijā. Bet kas jāzina trešo valstu pilsonim, lai varētu prasīt uzturēšanās atļauju Latvijā? Par to, vai kā atbraukt, ko darīt, ir jāsāk domāt, kamēr ir ārvalstīs. Viennozīmīgi ir jāsaprot, kas, kāpēc, uz kurieni. Ja tas ir saistībā ar darbu, ja tas ir saistībā ar laulībām, vienalga ar ko, trešo valstu pilsonim pārsvarā visi dokumenti ir jāiesniedz ārvalstīs mūsu vēstniecībā, lai saņemtu uzturēšanās atļauju. Ja tas ir, protams, kategorijas, kuras drīkst iesniegt šeit, ja, tas, piemēram, no tām valstīm, trešo valstu pilsoņi, kuriem nav nepieciešama vīza, lai ieceļot Latvijā. Nu, piemēram, no Amerikas Savienotajām valstīm viņi var atbraukt šeit un iesniegt dokumentus pie mums uzreiz. Ir arī kategorijas, piemēram, šie te investori. Investori arī var atbraukt šeit, iesniegt dokumentus šeit. Maģistri, tie, kas studēs maģistūru, kuram jau ir bakalaurs. Bakalauriem neļaujam, jo, kāpēc? Tāpēc, ka tā ir tā kategorija, kura nevienmēr tiešām brauc studēt. Un ļoti bieži ir students saka, brauks mācīties, bet izrādās viņam ir pilnīgi citi kaut kādi iemesli, lai dotos tālāk pa Eiropā, vai būtībā ļoti augsts nelegālās imigrācijas risks, un tādām kategorijām mēs neļaujam. Bieži gadās laulātie atbrauc, te nu es esmu. Manas problēmas ir jūsu problēmas, ja? Iedodiet man uzturēšanās atļauju, vispār man arī nauda nepietiek un tā tālāk. Risiniet. Nē, tas nav mūsu uzdevums. Mūsu uzdevums ir pieņemt dokumentus, viņus vērtēt un pieņemt lēmumu. Uzturēšanās atļauja ir piešķiram, nav. Pamatlietas jau ir. Tā ir ģimenes apvienošana, ļoti plaša ģimenes apvienošana. Mums ir laulātie, mums ir bērni, mums ir vecāki, Latvijas pilsoņu, nepilsoņu vecāku pensijas vecuma. Arī var saņemt uzturēšanās atļauju, kas ļoti reti ir, kurās valstīs tā ir iespējams. Pilngadīgi bērni arī var, tikai ja šeit dzīvo pilsonis. Latvijas pilsonis ir tas vecāks, tiem pilngadīgiem bērniem ir Latvijas pilsonis, tad arī ģimeni var apvienot šeit. Uz 6 mēnešiem var saņemt uzturēšanās atļauju arī radinieki. Kas attiecās uz uzturēšanās atļaujas saņemšanu saistībā ar darbu, izsaukumu formē darba devējs un pilnībā uzņemas atbildību par ārzemnieku. Kad viņi ir saņēmuši tātad lēmumu par uzturēšanās atļauju, mēs viņiem izsniedzam uzturēšanās atļauju kā tādu. Tātad tā ir pašreiz ID kartes formā, tāpat kā mūsu persona apliecības, jā, tas vairs nav ielīme pasē, jā, ceļošanas dokumentā. Tā kā arī to mēs izsniedzam un personalizējam pēc visiem standartiem. Svarīgi, ka katru gadu šīs uzturēšanās atļaujas ir jāreģistrē. Pēc nedēļas mēs turpināsim informēt par Eiropas trešo valstu valsts piederīgo integrācijas fonda līdzfinansēto projektu daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai.